Uzun 18. novembrī 1918. gadā Baltijas jūras krastā izveidojas jaunā valsts – Latvijas Republika. Visi cilvēki, kas dzīvoja šajā valstī, sāka piedalīties valsts celšanā. Pagāja gads un atnāca nelaime. Pie Rīgas pienāca ienaidnieki. Tie bija bermontieši. Armiju komandēja Pavels Bermonts. Viņš kā mifoloģiskais melns bruņinieks gribēja pakļaut sev jaunos valsts iedzīvotājus. Latvijas iedzīvotāji priekšā stāvēja izvēle – pakļauties melnajam bruņiniekam vai cīnīties par savu brīvību. Uz to brīdi Latvijā nebija organizēta armija un labs bruņojums, bet cilvēki nenobijās. Viņi apvienojās, spēku paņēma ieročus, kādi kuram bija, un devās nevienlīdzīgā cīņā. Šos apvienotos spēkus sāka saukt par Rīgas sargiem. Bermonta armija tuvojās Rīgai no Pārdaugavas puses un apmetās Toņkalnā un Agenskalnā apgabalā, lai būtu grūtāk sagūstīt pilsētas centru. Rīgas sargi iznīcināja dzelzs tiltu pāri Daugavai. Vecā tilta paliekas vēl joprojām var redzēt šajā vietā. Visa Daugavas krastmalā un apkārtējās ielas bija pārvērstas barikādēs. Bermonta lielgabali sāka bombardēt Rīgu. Bomba sprāgā pašā pilsētas centrā. Cilvēki gājā bojā no šāvieniem. Šādi izskatījās pilsētas centrs. Visas šīs mājas, kurās vēl vakar mierīgi dzīvoja parasti cilvēki, katrās darīja savu darbu. Mierīgi pušķoja egli, Ziemassvētkiem, vārīja putru brokastīm. Tagad viss tas bija iznīcināts. Karš tas ir ļoti bēdējoši. Rīgas sargi saprata, ka atvērtā cīņā viņi nevar uzvarēt Bermontu, un viņi izdomāja vienu stratēģiju. Visdrosmīgākie puiši apvienojās kopā. Naktī viņi ar plostiem un laivām pārpeldēja upi. Tur lejā pa straumi apgāja Bermontu apkārt un uzbruka viņam no aizmugures. Šādā veidā, pateicoties viņu drosmīgajām un izlaimīgām rīcībām, kā arī pateicoties saviem sabiedrotiem no draudzīgām valstīm, Rīgas sargiem izdevās aizstāvēt savu pilsētu un savu jauno valsts. 11. novembrī 1919. gadā tika piešķirts valsts apbalvojums Lāčplēša karā ordenis ar devīzi par Latviju. Ar šo ordeni apbalvoja Latvijas strēlniekus, kā arī ārzemniekus karojošos par brīvību. Tikai 11. novembrī ordeni izliek publiskajā skatē Latvijas karā muzejā. No tiem laikiem katru gadu 11. novembrī Latvija svin Lāčplēšu dienu.
Pats nosaukums Lačpleša diena radies no latviešu mitoloģiskā stāsta varoņa, kuru sauca Lačplesis. Lačpleša slepenais spēks avots bija viņa lāča ausīs, bet tas jau ir pavisam cits stāsts. Viņa tēls stāsta par cilvēku spēku, dižēnumu un par drosmi. Lačpleša dienās svinības sāka ar piemiņas dievkalpojumu. Pilsētas centrā notiek ceremonijas pie brīvības pieminekļa, liekpuķes, pēc tam notiek militāra parāde. Dvēselītes lasīdam atradu. Vakarā visa valsts dedzina sveces par godu karavīriem, kuri atdeva savas dzīvības par Latvijas brīvību. Ienes klusa pavēnī, guldin Dieva šūpulī. Guldin Dieva šūpulī. Mīļa dvēselīte, karā kauta nemīrus.